Sveicināti, dārgie! Šodien es gribu nolasīt jums kādu dokumentu. Aizejošās paaudzes testaments. Mēs esam paudze, kurai pirms 50 gadiem atņēma ziedošu tēvzemi. Aiz katra no mums vēl dzīvā stāv simti un tūkstoši svešumā nomocīto. Mēs runājam arī viņu vārdā. Aiz katra no mums vēl dzīvā stāv simti un tūkstoši, kas dus Latvijas kapulaukos, negandarīti, jo nav piedzīvojuši šo dienu. Mēs runājam arī viņu vārdā. Mēs esam sirmi, mēs novecojam, mēs aizejam, mēs mirstam. Mēs runājam uz jums, kas esat jauni un stipri, tādi, kā pirms 50 gadiem bijām mēs. Mēs runājam uz jums, kas šogad savu tēvzemi saņemat atpakaļ. Tā vairs nav ziedoša, tā ir novārdzināta un noplicināta. Tomēr tā ir mūsu tēvzeme, vienīgā, mūžīgā. Ņemiet, kopiet un augšām celiet šo zemi, un tā izkops un augšām cels jūs. Dziediniet viņas rētas, un arī jūs tiksiet izdziedēti. Tveriet pie šīs zemes, kā mēs esam tvērušies, mīliet šo zemi, kā mēs esam to mīlējuši, turiet šo zemi svētu, kā mēs esam to svētu turējuši. Dodiet šai zemei savu spēku, un tā dos savu spēku jums, tāpat kā mums tā ir devusi. Visu upuru vārdā mēs lūdzam to jums, mēs prasām to jums, mēs ceram uz jums. Pirms 50 gadiem mums atņēma ziedošu tēvzemi, novārgušu, mīlestību lūdzošu, jūs to saņemat atpakaļ. Kad jūs rokās tā atkal kļūs ziedoša, mēs būsim gandarīti. Mēs ticam jums, mēs svētījam jūs. Šis dokuments ir pieņemts 14. jūnijā 1991. gadā, vairāk kā 20 gadus atpakaļ. Tā mums novēlēja aizejošā paudze, tādu Latviju ar cerībām mēs saņēmām, un vai mēs šīs cerības esam pildījuši vai pievīluši, lai katrs no mums šodien par to padomā. Visu labu! Dievs svētī mūs, Dievs svētī Latviju!